Ogres vēstures muzejā notiek tieši turisma uzņēmēju diena. Viņa ir tīri informatīva par to, kas ir aizvadītajā gadā, kas ir bijis labs, un arī par nākamā gada plāniem, par plānotiem pasākumiem, par dalību dažādās starptautiskās izstādēs, par dalību, principā par to, ko piedāvā uzņēmējiem Ogres turisma informācijas centrs, tieši informācijas ziņā, par iespējamām sadarbības formām. Mums ir uzsākt sarunas ar organizāciju Ziedzeme. Viņi ļoti labprāt iesaistītos arī turisma attīstībā, bet tas mums vēl tikai tā kā uz priekšdienām. Šeit mums ir ar uzņēmējiem domāts pārunāt, ko mēs tā kā vēlētos varbūt no viņiem saņemt, un mēs jau tad uz tikšanos dodamies ar kaut kādu konkrētu priekšlikumu. Tad mums arī būs 2 jauni lieli objekti, šogad ir sākuši darboties. Viņi vēl tā kā ir tikko viņi vēl lāga vēl pat nav ieskrējušies, bet viņi patiešām ir tādi, par kuriem prieks. Tā ir viegla automašīnu kolekcija pat Pārogrē un piedzīvojuma parks Aļaska, Suntežu pagastā. Un tad viņi tā kā prezentēs sevi.